Labvakar, cienījamie pasākumu dalībnieki, vēstnieku kungs, viesi no Latvijas. Mani sauc Sīta Ridāns, un man šovakar ir ļoti liels gods sveikt jūs Stokholmas Universitātes Baltu katedras vārdā. Priecājos arī, ka esam šodien jaunajā skaistajā universitātes kompleksā Albano, kur mums ir vieglāk organizēt plašam apmeklētāju lokam paredzētus pasākumus. Tagad gribu arī pateikt dažus vārdus par Baltu katedru. Ja jau to pieminēju, mēs esam neliela katedra, taču katru gadu Stokholmas Universitātē dažādus latviešu un lietuviešu valodas kultūras kursus apgūst ar 150 studentu. Šobrīd pie mums ir iespējams gan spēt pirmos soļus latviešu valodas apguvē, gan apgūt atsevišķus kursus, gan pilnu, bakalaura un maģistra programmu. Tāpat arī mācīties doktorantūrā. Turklāt lielākā daļa kursu notiek attālināti. Aicinu izmantot šīs iespējas un dot šo ziņu arī tālāk. Un vārds vēstniekums. Labvakar. Šovakar mums ir unikāla, varētu teikt, vēsturiska iespēja klātienē tikties ar Latvijas filmu producenti, režisori, aktīvu sabiedriskā kultūras darbinieci Zintu Geku Vasku klātienē. Tā ir tiešām unikāla iespēja satikt cilvēku, kurš ir daudzu gadu garumā ārkārtīgai, sarežģītā, es domāju, grūtā darba procesā radījis unikālu vēsturisku liecību par mūsu tautas likteņu gaitā. Tas ir bijis ne tikai attiecīgo ģimenes atkal un satikšanās un atmiņu apkopojums, bet arī dokumentālā liecība nākotnē. Nākošām pauzēm par to, kādi sarežģīti laiki mums ir bijuši, kāda varonība ir bijusi katrai un katrai ģimenei izdzīvot tos sarežģītos traģiskos notikumus, kādi gājuši pār mūsu tautu, pār mūsu zemi. Tā kā unikāli paldies Zintrai un komandai par ierašanos Stokholmā. Es jums novēlēju šajā vakarā, kad būtu zinātniski detalizēta iespēja iepazīties ar unikālām liecībām. Vēlos pateikt paldies Signei Ridāncei par telpām, kas tika atvēlētas šim vakaram. Būs tāpatās, ka vēlos izteikt paldies vēstniecības kolektīvam Zanei, kur kaut kur ir ārpusē un menedžē visu šo pasākumu, un visa komanda Jānis Mankaps, kurš ir cītīgi izvadājis un joprojām palīdz komandai Zintas vadībā šeit justies labi Stokholmā, tāpatās Jāņa Kundzei Mankapai par tulkošanu un īsu iespēju arī zviedriski pateikt tos dažus vārdus, kurus es šovakar esmu teicis. Tā kā lai jums labs vakars un lai tiešām laba saruna pēc filmas noskatīšanās. Paldies! Hej, ikväll har vi en utbildning som har fått erfara lite till Sibirien. Så det är en historisk arv som vi får lära känna detaljerat ikväll. Vakar, cienījamie draugi, Stokholmas latvieši, vecā un jaunā diaspora. Un patiesi prieks ir šeit būt šovakar. Mans operators Viktors Gribermans, Mārtiņš Grāvītis un grāmatas varoņi vai dalībnieki, tas ir Andrejs Pebo. Jūs viņu variet redzēt uz grāmatas pirmā vāka, viņš ar savu mamiņu, viņš piedzima mūžīgajā Sasalumā, Igarkā 1955. gadā. Un šovakar jūs redzēsiet arī filmu, kur galvenais varonis ir Mārtiņš Vilsons, zināms slavens aktieris, kurš piedzima Magadanā. Un 1999. gadā es sāku meklēt cilvēkus, kuri 41. gadā tika aizvesti uz Sibīriju. Un, kā zināms, tika izvesti 3750 bērni, tika aizvestas mātes, tēvi. Tēvi lielākoties gāja bojā, bet mēs gribējām sameklēt bērnus un izveidot filmu Sibīrijas bērni. Un es pat nenojautu, ka tas pārvērtīsies par tādu lielu un garu ceļu kino un arī grāmatās, jo
pirmajās 3 dienās atsaucās kāds 180 cilvēki. Un tad jau Latvija bija 10 gadus brīva, un daudz teica, jā, es tagad ticu, ka Latvija būs brīva, un es arī gribu izstāstīt savu stāstu, jo es vēl baidījos, es vēl nezināju, un daudz arī netiks stāstījuši saviem bērniem, saviem tuviniekiem. Un tā mēs sākām šīs intervijas vakt, iznāca pirmā filma Sibīrijas bērni. Latvijas televīzijā bija milzīgi panākumi, un viss teica, bet nākošajā gadā taču vajag nākamā filma. Un tā mēs arī sākām braukt ekspedīcijās uz Sibīrijas, filmējām, atradām tur cilvēkus, un tad ieraugām pie vienas mājas, ir kāršros, neim iekšā, un es saku, varbūt šeit ir latvieši, kāpēc jūs tā domājat? Nu, tāpēc, ka puķi zied. Sākumā domājot, ka 41. gada aizsūtīt. Tad braucienās piedalījās 49. gada cilvēki. Un tad brauc līdz arī tie, kas ir dzimuši Sibīrijā. Mūsu pēdējā grāmata ir dzimuši Sibīrijā. 46. gadā sūtīja bērnus uz Latviju. Daudz mācas pat izdarīja pašnāvības, lai bērni varētu tikt uz Latviju. Vai arī sekoja bēga pie saviem bērniem, un viņas tiek apcietināts. Grāmatā ir arī fragmenti no intervijām ar Kristīnas tantes Maigas bērniem, jo prezidenta Jāņa Čaksas meita Maiga tika izsūtīta ar 2 bērniem. Bērni atgriezās, un Maiga tikai vēlāk atgriezās. Un tas ir viss pirms skatīšanās. Projekta nosaukums ir Mātes zeme, tālu prom aiz polārā loka, pozicionējot vietu, kur ir piedzimusi mana māte. Man ļoti interesēja šis ceļš, šis stāsts par to laiku. Tas kļuva kā tāds pētniecisks process, pētniecisks darbs par vietu, kas man ir sveša, bet par ko es vēlējos uzzināt. Barža tika piekabināta velkonim, un tādas baržas, ne tikai ar cilvēkiem, bet arī ar pārtiku, tika vilktas pa Jeņiseju uz ziemeļiem. Jo ziemeļos, tālajos aiz polārā loka, nekas pats uz vietas neizaug. Tur viss ir ievestais, gan labība, gan kartufelļi, gan citi produkti. Pakāpeniski kuģis vietām apstājās un tika izsauktas ģimenes uz klāja un attiecīgi nosēdinātas krastā. Lielie bērni
стоянка до 15:30 местного времени. Pat oficiālā formā sagaidīt. Tā lepni mūs sagaidīt. Дина, ты идешь? Нет. Подожди, ты как стоишь? Mūs aizveda līdz Gorod Igarka. Tur Jeņisei ir apmēram 5 km plata, bet tai pilsētai taisam pretī, vai ne upē, ir sala. Un mūs uz tās salas izsēdināja. Tas bija Jāņa vakars, un mums bija nesaprotams tas, kā saule var visu laiku iet apkārt horizontam un nenorietēt. Это место, где 10 месяцев была ночь, 2 месяца была белая ночь. То есть ночь, что солнце вообще не заходит. Что такое Игарка? Это трудно было назвать городом. Gājām to pilsētu meklēt. Mēs gājām stundu, gājām pusotru, un to pilsētu nevaram atrast. Viena drausmīga, trotuāri tādi sasisti no dēļiem, kaut kas kājas krīt cauri, tādas būdas. Tā bija tā Gorod Igarka. Ielas bija no koka špalām. Buļļi staigāja pa ielām, dēļus, pieras virsū, ūdeņu ēda ar zirgu. 2 ēkas bija mūra, bērnams un pažarnieku nams. Mūsu brālīti pārveda uz Igarku, bērnu namu. Bija ļoti daudz bērnu, runājām mēs visi krieviski. Uz tādām rekaviņām uzliek to malku, vai ne, un tagad pa sniegs, šausmīgs sniegs, tur ir pa 6-7 metri liels sniegs. Un kritām tajā sniegā, un māsa pēc tīfa, viņa bija ļoti smagi tīfa izslimojusi. Šausmīgi sals taču 50 grādi, un dažreiz pat 60 bija. Man tur bija grūti. Dzīvoja pašā krastā, un pavasarī ar laivu pa logu braucam iekšā. Un visas durvis vaļā, visi logi vaļā, jo līdz ziemai jāizžāvē, cik necik tā māja. Tā mamma noģība, jo mamma ir mamma, jo viņa pēdējo kumo sados bērnam, vai ne, viņai bija tik grūti. Un, kad tas brālītis sauc mīļie bērniņi, mamma nomira, tas uz mūžu paliks atmiņā, to nekad nevar. Vecākais brālītis. Tur gāja bojā. No tiem 3000 Latvijā atgriezās 700. Braucam, iebraucam mežā. Kur tad tā kapsēt? Viņš saka, tevis riņķī. Izskārpījām sniegu, ielikām to kasti pusvaļējo, sniegu aizskārpījām, pa virsmu uzmetām dažas skujas. Es saku, bet kas te pavasarī būs? Saka, nekas nebūs. Pavasarī te būs dēļi malkai. Atnākšot polārās lapsas un visu notīrīšot līdz pēdējam kauliņam. Māsiņa Mārīta bija sasilusi ledū. Likās, ka viņa ir caurspīdīga, ka viņa vizuļo. Viņa izskatījās tik skaisti. 1942. gada ziemā aizgāja ļoti daudz. Daudzi salūza, neizturēja, bet man kopš tā laika liekas, ka jāturas pretī, jāķeprojas un jāiztur.
mans stāsts ceru nebūs garš, bet skarbs. Tātad manus vecākus, manu mammu un viņas ģimeni izsūtīja 1941. Gada 14. jūnijā no Rīgas, no viņu dzīvokļa. Tas notika tā, ka 3:30 no rīta stipri klauvēja pie durvīm, un tad pusstundas 40 minūšu laikā vajadzēja sataisīties. Bija vasaras vidus, un tā, kā vēlāk saprata mana mamma un mana vecmāmiņa, viņām pa divām bija viens rudens mētelis līdzi, vasaras apavi. Praktiski nekā ziemai vajadzīgā, pilnīgi nekā. Izsūtīja tātad ģimeni, kuri bija mani senči, tēvu māti, kas ir mani vecvecāki. Viņa bija, mana mamma bija vecākā, viņai bija 18 gadi, brālim bija 17 un māsai 12 gadi. Mitten av sommaren så min mamma och mormor, de hade ju bara en höstgrappa. Ja, och då var det ju, mamma var det äldsta barnet, hon var 18, bror var 17 och vi syran. Kraujot viņus vagonos, nošķīra vīriešus, uzreiz nošķīra atsevišķi, pie tam manu veco tēvu un manu onkuli arī izšķīra dažādos vagonos. Kopā tika mana mamma 18-gadīgā un viņas māsa. Un vēlāk viņa pa ceļam atrada savu māti, un tā viņas Sibīrijā nonāca visas trīs kopā. Pārlecot gadu uz priekšu, vīrieši, tas ir mans vecais tēvs un mans onkulis, ja tā var teikt. Viņi gāja bojā, nomira, un tas ir 1942. Gada ziemā. Un mazā māsiņa, Māriņa, 12-gadīgā, tā neizturēja slimību no zāļu pārdozēšanas arī nomira. Un tad rezultātā izdzīvoja tikai mana māte un mana vecmāmiņa. Tā, īsumā. Sibīrijā 1955. Gadā rados es. Man tēvs igaunis, jo latviešu vīrieši tur praktiski nebija. Mamma sapazinās ar igauni, un tā rados es. Jā, un Latvijā mēs pārbraucām 1961. Gadā praktiski nelegāli, jo mani vecāki katru gadu lūdza rakstiski visām iestādēm ļaut atgriezties, un atbildes bija negatīvas, nelaida, neļāva, un daudzus arī Latvijā ķēva un ved atpakaļ. Tas arī nebija cilvēcīgi. Tātad, pētot dokumentus, vienīgā vaina, kas viņiem visiem bija, viņi bija sociāli bīstami. Sociāli bīstami. Ko tas nozīmē? Tas ir tā kā potenciāli viņi varēja kaitēt, padomi varēja, potenciāli. Viņi bija parasti cilvēki. Vecam tēvam bija tirdzniecības firma ar 2 darbiniekiem. Un par cik valsts bija okupēta, tad kāda tur vairs tirdzniecība. Tas viss bija sagrauts un zudis. Tā. Starp citu, mans dēls ir baltu filologs, tā kā kaut kāda saikne ar šo telpu arī neliela. Īsumā tas viss, jo es varu stāstīt stundām ilgi, bet šoreiz nē. Grāmatā tas ir aprakstīts. Grāmatā aprakstīts, jā. Norr om Tomsk, kan man säga. Där blev de utsatta ingenstans. Men det fanns andra
människor, gårdar där det fanns folk som hade deporterats tidigare från Ukraina till exempel och från Ryssland. Och de fick ett litet hus som de kunde bo i, men ingenting att försörja sig på eller det gick ju inte att odla någonting där heller. Dāmas un kungi, džentlmeņi un lēdijas, visi klātesošie. Jūs redzēsiet tagad filmu, kur es esmu galvenajā lomā. Nu, jāsaka tā, es pats to nemaz nezināju. Vienkārši atnāca Dzintra un viņa man filmēja, un es domāju, ja viņai vajag, lai filmē, nu, es jau esmu aktieris, man tāds darbs. Un beigās viņa man pasaka, būs filma par mani, saka, kā par mani, vai tiešām. Jā, un izrādās, jā, par mani, un tā filma, laikam, manā uztverē viņa ir iznākusi ļoti jauka filma. Bet ko nozīmē jauka? Tā ir par izsūtīto ģimeni, par to, kā divi brāļi tur piedzima, kā mēs pārbraucām pēc tam uz Latviju. Bet, nu, tas ir, es pēc tam atbildēšu uz jūsu jautājumiem, vai ne? Bet tā filma, viņa liek paskatīties uz mūsu dzīvēm ar nedaudz savādāk skatījumu. Vispār jau mēs dzīvojam diezgan nodrošināti šobrīd visi, un ja nebūtu karš Ukrainā, tad mēs būtu vēl tādi vieglprātīgāki noteikti, bet tagad jau mēs tā kā skatāmies ar tādām bažīgām acīm. Es esmu bijis Sibīrijā 2 reizes, es biju arī otrais, kad cēla BAM. Un tie bija, tur es gandrīz arī, var teikt, gandrīz nomiru, bet es jau biju liels cilvēks. Un es izturēju, protams, to visu. Un, nu, ko lai saka, tas ir mani veidojis tādu, kāds es esmu. Un katram no mums, tas, kas ar mums notiek, uzliek kaut kādu zīmolu. Var patikt, var nepatikt. Varam līdzi just, varam pārdzīvot, varam novērsties. Bet novērsties no tā, ka tik maza tauta, un ne jau tikai latvieši vien, bet arī igauņi, lietuvieši, ir jābūt stipriem. Es aicinu visus būt stipriem. Labi, paskatīsimies filmu. Labi, teikt. Krievija aizliegusi savā valstī koncertēt māksliniekiem, kas publiski pauduši nosodījumu uzsāktajai karadarbībai Ukrainā. Sarakstā iekļauts tādas Krievu estrādes zvaigznes kā Boris Grebenščikovs, Maksims Galkins, Valerijas Melādze, vairākas grupas, arī ukraiņu mūziķi Ivans Dorns, Vera Brežņeva un citi. Savukārt virknē mūziķu, kam ļauts uzstāties iepriekš, jāapliecina, ka uz skatuves netiks izmantota ar Ukrainu saistīta simbolika, un mākslinieki atturēsies no izteikumiem par karadarbību Ukrainā.
Droši vien. Nē, es domāju, ka tos pilsētas pašas varbūt, ka tas ir šeit. Jā? Tur ir pilsētas parks, jā. Иван Сусанин. Пойдем узнаем. Вики можно будет поспрашивать. А? Вики можно будет поспрашивать. У детей нет, они не будут знать, где раньше был, понимаешь, надо там... Это может быть и не дети. Нет, как женщина. Dīvaini. Tie ir bērni, ies uz veikalu. Tās mājas noteikti ir bijušas toreiz jau var. Šitā izskatās. У меня вопрос такой. Вы знаете или местные, нет? Я здесь родился в то время. Женщины. Роддом? Роддом, да, он как роддом был. Нет, там... Вот Евгения Викторовна у нас, она работала тогда, вообще-то она очень долгие годы отработала в этом больнице. Вот она наверняка Вот знает. она наверняка это знает. А как я найду? Там вся центральная больница, она была здесь. Здесь была хирургия, здесь был роддом и детское отделение, Ну вот, значит, мне терапия, надо понять хотя бы место определенное. Ну так, где этот роддом? Ну пойдем тетю Дженни переспросим, может быть, она знает за какой-то барак. Определенный, может быть. Определенный, В каком да. году вы родились? 54. 54. Ну, не знаю, с какого. Пойдемте, она здесь за магазином живет. Моя бабушка работала здесь акушеркой вообще в этом. Но они давно уехали в Белоруссию. Ага. Вот, поэтому... А почему здесь все ликвидируется? Потому что уже золото прошли, нет уже больше. Да золота здесь полно. Они здесь роют и рыть будут, и никогда это не кончится. Не знаю, почему у властей такое поведение, такое отношение. Ну, это началось, что уезжали в 90-х, да? Они все разрушили, а людям-то ехать некуда. Вот, даже наши родители сюда поприезжали давным-давно, у людей стало это второй родиной. Я здесь живу 41 год, родилась. А куда нам всем ехать? Кто нас там ждет? Нас никто не ждет, и там никого нету тех, кто были когда-то. Мы там не нужны, мы там чужие люди совсем. А это что за здание вот деревянное? Это вот тут и жила моя вот бабушка, жили первые люди, которые сюда, вот эта вот двухэтажка, вот это вот, видите, Да. она с какого дерева, с какого-то С такого дерева. построена. Да, да. Все разрушилось, и она стоит вот как каменная. Здесь два дома было, все разрушили, все у нас это порушили, везде все у нас порушено. Так что, А сколько вам лет? да, уже много. Ну да, ну конечно. Много уже. А вы приехали просто так сюда? Так... Да, тоже приехала, но немного, так и застряла. Ну. Так и застряла, и дети застряли уже. Так и живем здесь. Так, ну ладненько. Давайте. А куда вы, на огород идете? Да, иду окучивать картошку. А растет? Если мороз не ударит, то будет. Сейчас уже цвет набирает. Ага. Но мороз обещали, но не знаю, как будет. А как? Мороз же? А когда? Ну, в июле вот обещали, вот дожди, сейчас так вот мороза нету. А так, в прошлом году тоже 3 раза побил мороз, и все. Роддом был внизу, больница. Да, внизу. Внизу больница, Да, да? ну, А там сейчас пустое место. А сейчас пустое место, да.
Это выстроили эти заключенные Да. больницы. Да. потом. Да, Вот, да, да. там было родильное отделение, гинекологическое. Ну вот там я и родился. Детская Мы все там терапия. родились. Все, да? Конечно. А в каком году снесли тогда? Ой, это Сейчас скажу, в 99-м. Да. Это В же совсем недавно. 99-м, 2000-м. В 2000-м прошла драга. В 98-м, потому что еще там было терапевтическое отделение. Ну что, землячки? Я так могу сказать или? Нет, ну надо как-то нам, да, ну я пойду. Вы мне покажете, сколько там, ну примерно, там пальцем, что ли, втыкните, где мне, я через дорогу пройду, да? Да. Там хотя бы подойду там поближе. Tā tantiņa, kura mūs pieņēma pie sevis dzīvot, tad viņai ir bijis ar atklātu tuberkulozi slims dēls. Nu, mamma to tā nav uzreiz laikam pamanījusi. Un neviens jau toreiz neārstēja nevienu. Nu, ja tev ir, tu mirsti, ja? Mamma jau nesaslim, bet es saslimu. Es biju bērns, es biju tāds, nu... Nu, jā. Šī vietā tas arī. Šī vietā tās ēkas ir bijušas, tā slimnīca, visu tām nodaļām, ko viņi tur teica. Pēc cirvi izskatās. Paņemšu sev. Šis akmentiņš te noteikti ir bijis, kad es piedzimu. Viņš nāk man līdzi tagad. Nu labi, nu ko nu. Paldies! Kā mēs to teicu? Mammai droši vien. Labi. Pieci gadi vai 6, cik man piedod. Pants man bija dzimtenes izmaiņa, vai ne? 58, 1A. Mums izveda. Vispirms uz Arhangelsku, tad vēlāk uz Sibiriju, uz Stepanovsku un Tomsku, tad bija tāda kolhozi. Un pēc tam no turienes uz Magadānu. Un pēc tam nāca atbrīvošanās, un tad aizvedu uz Tomčuku un pāēdu vaļā un ej, kur gribi. Dari, ko gribi. Tu esi brīvs, bet tikai pass nebija. Vajadzēja iet atzīmēties katru mēnesi, bija tāda kartīte, bija jāatzīmējās. Nekāda solījuma nebija, ka man kādreiz dos pasu. Nedrīkst atgriezties Latvijā.
mammai esmu prasījis, bet viņa par to nekad nerunāja. Mamma teica, ka tētis nokļuva pavisam cita iemesla dēļ kā viņa, un viņi izciet to ieslodzījumu vietu, katrs savā vietā. Viņi satikās kaut kur Nemagadānā, un tad viņas vienkārši tādā, tas saucās krieviem voļņai pasilieņī. Nu, es nezinu, cik viņi bija voļņai, vai viņi bija brīva, protams, ka nē, bet kā viņi tur satikās un kurā vietā, mamma nekad nav teikusi man. Mēs tur sapazināmies. Es tur dzīvoju, un viņi pieņēma, ka cilvēks tikko atbrīvojās, viņam jau nav kur iet. Izsviež uz Tomčakāndē, dari, ko tu gribi. Un tad viņu sūtīja projām uz Priskām, uz zelta sijāšanu. Un tad teica tā, kad brauc, ja ir apprecējies un brauc līdz sievišķis, tad ir vieglāk. Tā dzīve ir kā vieglāk. Es domāju, man tā kā tā nav nekāda dzīve, es braukšu līdzi. Tā mēs aizbraucām, un tad tur piedzima mācīt. Es esmu tēvam arī prasījis, viņš man to bērnam tā skaidros. Viņi ir pārģērbušies pa vāciešiem un darījuši tur kaut kādas nesaprotamas lietas, un pēc tam ir pieķerti, un tā vietā, lai viņus nošautu, viņš ir aizsūtīts nocietinājumā. Ko viņš ir darījis? Viņš jau bija tāds humora vecis vispār, kaut kur zināmā mērā, cik es atceros viņu. Bet es viņu atceros kaut kā pavisam savādāk. Es viņu atceros kā dēls, kā Mārtiņš. Bet kā viņi atcerās tie cilvēki, kas ar viņu bija kopā? Droši vien kā vienu izskatīgu, superīgu tādu čali, kurš tiek ar visu galā. Bet tāpat viņš netika galā. Viņš bija baigi sportiskais arī. Viņš bija galda tenisa favorīts vismaz. Viņam bija baigi čemodāns ar diplomiem, ko viņš bija sapelnījis strādādams tur. Viņš to skrievas masēja, kā gribēja. Tas bija, es tā smējos, bet tā jau droši vien kā nebija. Un tad viņš, viņš palaidās, tur jau visi gan dzēra, bet tas bija veids, kā aizmirsties, kā ieslīgt kādā citā pasaulē arī. To jau mēs zinām. Viņš jau bija pēc dabas ļoti jauks cilvēks, ļoti labsirdīgs.
Ļoti tāds izdarīgs viņš bija. Diezgan smuks, labi izskat. Nu, bet bija jau, kā jau katram cilvēkam, ir savi trūkumi arī. Un tie trūkumi kādreiz diezgan neiespējami padara to dzīvi. Jo, man reizēm tie datumi viss putrā sanāk. Bet tu pasaki mammai, tu esi mājās vai kur tu esi? Nu tad, jā. Nē, nu var pateikt, mammai es neaizmirst atgādināt, ka vakar Arnim bija dzimšanas diena. Nē, tā, nu kā tev iet skolā, tur normāli viss? Nu, davai tad jau, es rītā būšu, varbūt, ka tiksimies uz vienu dienu. Ne, uz pusdienu es būšu, es vakarā braukšu atpakaļ, varbūt satiekamies. Labi, te jau manīs, atā meitiņa. Atā. Nu, tā. Tā viņš notiek. Nu, ko? Ko, nu? Ko, nu? Iesim. Es aiziešu vēl pēc tam. Rolands bija sportists, un viņš pingpong spēlēja labi, un turpat apmācīja citus, un kaut kā tā dabūja viņš to pārcelšanos uz Magadānu. Kad Erikiņš piedzima, tad viņš bija Magadānā, bet tad viņam bija cita simpatija. Tā kā es jūtos vainīgi pret Erikiņu. Nespēju tā skaļi priecāties. Es atceros to Hotskas jūru un Dvieli atceros, ar kuru man slaucīja. Laikam jau man bija likuši tajā augstajā ūdenī, jo tur jau vasarā arī, man liekas, ka vairāk pa 12 grādiem tas ūdens nemaz neuzsils tajā Hotskas jūrā, nu nezinu vai. Bet man slaucīja un es biju laimīgs, es biju priecīgs, es teiktu jūlijā. Dzīve jau piespieda arī maziņām mācīties krievu valodu, jo tur apkārt jau bija viena krieviņa. Bet mamma ar mani runāja tikai latviešu valodā, un es viņai atbildēju krievu. Un tā mēs abi divi. Un es pilnīgi, es visu sapratu, ko viņa saka, bet atbildēju krievu valodu, jo tā bija tā valoda, kur es kontaktējos ikdienā. Es pat nemāku pateikt, kā to sauc, bet tā ir tāda nolemtības sajūta. Kaut kur, nu varētu tā teikt, kaut kāda nolemtības sajūta. Nu tā, ka mums bija jādzimst tur un viss, kas notika ar maniem vecākiem, neviens par to skaļi taksim nerunāja. Neviens tā, nu to, ko mēs redzējām, nu mēs redzējām to. Bet tas viss nogulās dvēselē. Viss tas jo tas viss, tas nepareizais, tas pelēkais, tas krieviskais, un tu saprati, ka tu neesi vienots ar to, ka tu it kā stāv atsevišķi. Tas tev nav izējis, tev ir jādzīvo. Jo
jo mamma tik mīļa, un es jau tur pat dzimteni neko nezināju. Es domāju, kur es esmu nokļuvis. To es atceros, kur es esmu nokļuvis. Bet es jau tā, ne jau tādu pārmetumu, bet ak, Dievs, bet kāpēc te? Kas man te jādara? Es atceros, tāda sajūta man bija. Kāpēc? Par ko? To tikai tad, kad Staļins nomira, tad tās pārmaiņas nāca, kad varēja atgriezties. Atceros, ka mēs braucām mājās, kā paps man nēsāja tur laikam līdz tam vilcienam bija jābrauc pa Hotskas jūru, un tad mēs ar kuģi braucām, un tad kuģis višķiņ grabēja, tad es atceros. Un tēvs man nēsāja uz rokām. Un es teicu, kur mēs braucam? Uz mājām. Tas mums mājas tur palika. Nē, brauksim uz citām mājām. To es atceros. Bet pēc tam es atceros tā kā vilcienu, tā kā kupēji, bet kas tur notika, kā tur bija, jo tur, es pēc tam, kad es biju Krievu armijā, es braucu to pašu ceļu pa veco Transsibīrijas maģistrāli. Tad es tā mēģināju iedomāties, kā tas viss bija. Bet kad bija maziņš, tik man droši vien vilciens jau forši šūpo, droši vien tev iemidzināja un tu gulēji pārsvarā tajā vilcienā. Es pat neatceros, kā mēs no stacijas bet es atceros, kā mēs ienācām Rīgas pie mammas brāļa mājās. To gan es atceros. Un mums bija istabiņā, un es atceros tāda nekārtība bija, un mums bija dažas vantas, un nebija jau daudz ko vest, ko tur kaut kādi pāris koferi jau bija, bet tie bija vaļā, un brālīts bija maziņš, un gulēja gultiņā, un es viņam blakus, un turēju viņam galvīgi. Es viņu vienmēr ļoti mīlēju. Tagad, kad izaugu lielu, tad jau savādāk. Tad ir tā, kā ir, tad ir visādi. Man raksturs arī nav labs. Es nemāku sadzīvot ar cilvēkiem. Toreiz jau nebija psihologi, un neviens tā neķimerējās tik ļoti kā tagad, un neveltīja tam laiku. Bija jādzīvo. Bet tēvs bija ļoti labs. Viņš tiešām bija ļoti labs, un kā mamma teica, tēvam ir zelta rokas. Jā, viņam arī bija zelta rokas. Jā. Viņš visu, ko viņš mēģināja, ka viņam palūdz tur skapīt, viņam nebija problēmas. No kaut kādiem atgriezumiem viņš uztaisīja tā, ka prieks skatīties no viss. Viņam bija zelta rokas, jā. Un kad viņš bija, kad viņš nebija sadzēries, tad jau viņš arī sadzēries, bija brīnišķīgs, bet viņam uznāca kaut kāda mellieta, kad bija pamaz. Bet tas viss nāca es domāju, no izsūtījuma.
Es atceros, ka es teicu, kāpēc tu šķīries no mums? Viņš teica, es esmu tik daudz slikti izdarījis. Viņš saka, mammai būs vieglāk. Es atceros, viņš teica, mammai būs vieglāk, ja manis nebūs. Viņš saka, es laikam nezinu, vai varu atdot to, ko es esmu paņēmis. Kaut kā tā viņš teica. Viņam pārmetumi bija baigies, viņas arī. Un mamma teica, es vairs nevaru izteikt, ka viņš tik daudz dzer un to naudiņu, ko es nopelnu, arī aiziet viss pa ķīseli. Viņš it kā to saprata, bet viņš tāpat ļoti arī mūs mīlēja. Es atceros, ka viņš bija man nopircis ritenīti. Toreiz bija tāds pusauga ritenis ar Ļonaks. Un es saku, vai tu ritenīti arī ņēmis līdzi sev, kad tu šķirsies? Viņš saka, nē, ko tu bērniņu, ritenīti taču nē. Es saku, tad labi, tad es ar to ritenīti vismaz palieku. Viņi dzējoļus rakstīja, un tie ir skaisti dzējoļi, jā. Atceros, kā viņa rakstīja, kaut jau drīzāk balti sniegi sniegtu, tad atkal viss tik skaists un mirdzoši tiktu. Tas jau vien nozīmē, ka apkārt jau viņi to mirdzumu neredzēja. Tad viņa rakstīja, kaut jau drīzāk balti sniegi sniegtu. Viņam tehniskā apskati. Ne, piekabē viņam ir tehniskā apskati. Piekabē nav numura. Nav numura. Mūsu patēvs Nikolais Malcinieks. Viņš izsūtījumā ar savu draugu viņi kopā ir noformējuši kultūras namā fasādi. Mēs esam faktiski kaut kādā pilnīgā pasaules malā, bet tas vēriens te ir bijis, kā es Staļina laikos, kolonas un visi tie karogi un tā lauta ar krievu zvaigzni pa vidu, romiešu lauta ar krievu zvaigzni. Es domāju, ka tas arī ir viņa darbs. Jā. Nē, tas pats par sevi, ka vēsturisks moments, kad var pastīties, jo faktiski jau pēc tam krustēvs, viņš kļuva, māsas krustēvs, viņš kļuva arī pa mūsu patēvu, kad māte izšķīrās un pēc kāda ilgāka laika. Viņš mums arī kā puikas ir audzinājis, tā kā ar mums ar viņu ir tādas, varētu teikt, vairāk nekā tuvas attiecības. Erika, teiksim runu. Mārci, te ir apkārt, varbūt, ka šito te viņš ir veidojis. Pasties tur uz to.
Otrus laukā saredz, vīnu rūku vortus viera. Otrus laukā saredz, neraud gaužī monā meļa. Aš jau tavis nepamešu, neraud gaužī monā meļa. Aš jau tavis nepamešu. Pēdējo arī, ja? Aš jau tavis nepamešu, mūžam citas namīlēšu. Aš jau tavis nepamešu, mūžam citas namīlēšu. Dzīvoj mūnā meļā. Šajā filmē muļķis arī. Bet tas varbūt bija pēdējā uzstāšanās šajā kultūras namā. Es domāju, tā arī bija pēdējā. Es domāju, latvieši uzsāk, latvieši ar pabeidz. Broļi, čangaļi, mēs ar jums. Bet šitām dziesmām ir, ja viņām neliek apakšā dipada, šito te rīti, tad nevar nocīt. Adna kopeika, tas man tā ir samaksa. Tā ir samaksa par šo uzstāšanos. Man jau bija ģengi periods, man bija 10 kopeikas pirms es iegāju tur iekšā. Reiz jau nolikts. Ej, šitie mūsējie kaurē, laiži. Es jau pašķirāk. Твоя мать, ну.
Tais brīžos, kad ko es viņu atceros, ka man vajadzētu kā dusmoties uz viņu. Es saprotu, ka viņš bija nevarīgs tais brīžos, bet es to uzņēmu, ka viņš bija pakļauts kaut kādām citām varām. Nu, ja tā var izteikties, jā. Viņš ilgi nebija zināms vairākus gadus, ko viņš dara. Un tad viņš atnāca pie mums un parādījās. Un viņš bija sapinies, nevis sapinies, bet saticies ar vienu sievieti, ar tādu, tāda bija viņam. Jaunība bija aiz muguras jau. Vairāk nevajadzēja uzvalkt pucēt. Visas tās skaistās brūces arī bija vecāks palikušas jau. Un tad viņš paņēma klibu taļu un dzīvoja ar to klibu taļu Maskavas Forštatē. Es atceros, ka es braucu tur uz muzikas skolu, tad man bija dubultā. Man bija jāaizbrauc muzikas skolu un jāaiziet pie tēta. Un tad es vienmēr aizgāju pie viņa. Protams, ka es atceros, kā tur bija, ka tur viss bija nolaists un diezgan pabriesmīgi. Un, kā toreiz cilvēki dzīvoja. Un vietas, tur bija viena maza istabiņa. Un viena tāda virtuvīte ar tikpat maziņu. Bet bērniem es saku, un pie viena izlietnītes atceros, un tur bija spoguls, un viņam tas bārds dzeramais. Un es atceros, ka viņš dzina bārdu un smaidīja un teica, viss ir kārtībā, dēls, tas labi, ka tu pie manis atnāc. Un to es atceros kaut kādus tādus momentus. Un es tevi ļoti mīlu, viņš man teica, un tu turies un dzīvo kā vīrs un mēģini izdarīt to, ko es nevarēju. To viņš man teica. Un viņš jau smaidīja vienmēr. Viņš teica, es jau, Mārtiņ, miršu no zelta putekļiem, man taču ir zelts iekšā. Tā pēc tam izrādījās arī tie slēdzienam beigās bija. Jā. Jo tālāk tas aiziet, jo vairāk paiet laiks. Jo es zinu, ka jo vairāk es viņu mīlu, jāsaka, tēvu tieši. Un jo saprotamāk es, kā nesaprotam, bet man ir iekšēji sapratni, ka es ar viņu tikšos. Kaut kādā pilnīgi citādā veidā un tā, bet noteikti tikšos. Es ļoti ātri apprecējos. Man Kaspars piedzima pirms armijas, Krieva armija. Bet viņas mamma man aizsūtīja armijā, jo es šausmīgi viņai nepatīku. Viņa meklēja visādas iegādes, kā no manis tikt vaļā. Tās meitenes mamma, tās manas sievas, pirmās sievas māma. Tā viņa izdomāja. Viņa aizgāja, samaksāja kādam tur kara komisariātā, lai man fiks parauga kaut kur. Tie arī man aizrāva ritīgi. Es domāju, ka viņiem man iespied tur šito vai kaut kur tālāk aizsūtīt. Tā arī bija. Es atceros tās dienas, kamēr man ielika tādā vilcienā, un kad es braucu uz turieni. Tas bija diezgan briesmīgi. Kādā 4. dienā vai cik es redzēju, ka degušas lielas mašīnas, Magīrijus pēc tam tās bija kaut kādas ungāru mašīnas, tur, kas vēda viņiem tos oļus. Tās divas tur dega, vai kamas, tas bija arī viens. Tad aizved līdz Skоворodino. Skоворodino bija tā vilciena pietur, tad ved uz Tindu un no Tindas uz 44. kilometru uz Giļuju, kur nekā nebija, kur bija tikai dažas telts uzceltas. Jā, ziema bija. Ko tad es tur vēlreiz stāstīšu, kā es tur dzīvoju diezgan briesmīgi. Sildīju putu razotē un bāzu mutē pa brīžam. Un nemazgājāmies visu ziemu. Visu ziemu nemazgāties.
Nebija jau kur. Nebija kur. Nu, cik tad ilgi var teltī gulēt un gaidīt, ka tev nekas nenotiks, un man iekais pūslis, es sāku čurāt savās biksēs tur, un aizēju uz to, viņiem it kā skaitījās saņķašķi, viņi sauc. Nu, aizgājis turien, viņš man sūtīja pie visiem vēlējiem, viņš teica, ko tu gribi? Viņš teica, kas tev izārsties, neviens varu mirst nost vai ko? Un te es sev pateicu, es varu ar domu spēku. Es biju 2 dienās gatavs, viss bija kārtībā. Es 2 dienās sevi izārstēju. To es atceros, jā. To es atceros, jā. Nu, tik daudz atceros, bet es taču tādām, jāsaka, piečurātām biksēm arī gaidīju pavasari, kad varēs nomazgāties. Un trausmas. Nu, ko tik es tur redzēju? Es atceros, kā es izlūdzos Dievam, jo tur man arī bija baigi. Tur es ritīgi sajūtu, ko nozīmē tāds ļaunums, tāda neusticēšanās, tāds pofī, ka tev ir nospļauties par otru. Tur es visu to izjūtu, jā. Tur es izjūtu. Es atceros, ka bija nenormāli savs, kādi 50 grādi toreiz bija laikam. Es atceros, ka es nebiju ēdis, negulējis, un man vilka mašīnā par Giļu upi. Un man pa brīžam aizbrauc jumts, jo man mašīna arī aizgāja sāli. Es vienkārši nevarēju, jaunieši jau šausmīgi stipri, bet man bija tā, ka man viss bija. Es biju izkāmējis, izdils un nevarīgs jau. Bet es nevarēju tam piedot. Un es atceros, ka mani beigās aizved un saka, ko tu tur man kasies? Tu neredzi, kur es braucu aiz manis. Bet es jau biju jaunais vēl, un viņi pa mani ņirgājās vēl, bet es jau neļāvu, ka pa mani ņirgājās. Tur viss bija. Un tad es atceros, kad es izgāju laugā, es lūdzu saulīt, es caur tādu miglu redzu sauli, un es saulē saku, ak, Dievs, kā tas bija, to es atceros, jā. Tas bija, saulīt, atļauj man ieraudzīt mājas vēlreiz, kā es raudāju. Un man tiešām atnāca sapnī, ka viena meitene ir tikko piedzimusi, un viņa mani gaida. Kas tas par ārprātu? Kas tas par ārprātu? Es neticēju, bet man pilnīgi, jā, ka tā ir, un man parādījās pat kā tā, bildes un visu. Pilnīgi tā. Bet tas tā bija. Un tad man bija pēc tam, kad man parādījās šī, tad nesaprotamā parādība, tad pēc tam tas bija tāds uzrāviens. Es kļuvu, it kā vēl atspērīgāks.
Es sapratu, ka tas viss beigsies. Man pēkšņi es noticēju, ka es te nepalikšu. Ka, ja tā kaut kas notiek, tad kaut kam ir jābūt. Un tā es arī izturēju līdz beigām. Un tas tā, jā, tā bija. Savas lūpas tu vērts, kad tas kvēl ar tik sarkanu dvēsmu. Tur, kur bulvāri gū, tevi satiku reiz, un man nav vairs miera nemirklī. Uz tā stūra, kur lūdz, nav dūks sev greiz. Manis samīs reiz ilgas, kā zirgi. Uz tā stūra, kur lūdz, nav dūks sev greiz. Manis samīs reiz ilgas, kā zirgi. Vai tā diena vai nakts, ielās klīstu viens pats, rauju lapas no kokiem un ceru. Man vienmēr ir patikušas meitenes, vienmēr katrā jā. Es atceros, ka es pirmā klasē tā iemīlējos vienā meitenē. Es gāju viņai līdzi uz mājām, vaktēju, skatījos logos. Tas man tā bet tā vairāk tāda platoniskā mīlestība bija, ka tev sirds tā kūst, un tu nezini, un tev vajag kādam kaut ko labu pateikt, un paņemt pie rokas, un pastīties acīs. Kaut kas tāds tur bija. Un tā man viss caur līdz kādai 7. klasē. Tā es katru gadu kādu atradu un skatījos. Jo neviens jau man tā, neievēroja. Nē, varbūt ievēroja, ka es tur kaut kur vazājos, kaut ko parunājās ar mani. Bet es skrēju vakaros viens pat un stāvēju zem logiem. Neviens jau to nezina. Es tik zinu. Tāda platoniskā mīlestība saucās laikam. Tāda, ka tev nevajag fizisko, bet tev vajag, bet tas jau nav tālu viens no otra, man liekas, jo tev vecāks paliec, jo tev vajag kaut ko vairāk. Tā jau ir. Pārliecināties, ka glāzes un krūzes ir tieši tik pilnas, lai mierīgi baudītu pasākumu. Jā, jūs drīkstat aplaudēt. Un tālāk jau, lai runā Ziemeļnieku Zēja un Vila Kulakovas Sven Vilsona mūzika. Lūgums, ja kāds nav droši par savu mobilo telefonu, pārliecinieties, ka viņš būs pilnīgi. Un paldies, baudīt pasākumu. Neglāsos, ko tu liekties, nav vērts, tikai tevi es mīlējis esmu. Laikam asinis manas, savas lūpas tu mērts, ka tās kvēl ar tik sarkano dvēsmu. Laikam asinis manas, savas lūpas tu mērts,
Sieva zvana. Nu, čau. Bija vērtīgs seminārs. Aha. Jā, mēs te filmējam, jā. Jā, čau, atā. Nu jā, man atkal, es atkal dzīvē vispār neko negribēju darīt, ka es atceros, ka man vispār viss ir iebāztē. Es nesapratu, kāpēc es piedzīmes. Bet tad man tā pamazām, saka, nu aizēj, pagrozies pa skatu. Nu, es aizgāju, man iznāca, tā es arī paliku. Весь мир у наших ног. Мираж. Не будет он у наших ног. Останься. Man Krievijā palīdz tas, ka mani visur pazīst. Es nezinu, vai pēc tās mirāžas vai kā, es nezinu. Bet mani atpazīst. Un pret mani izturās, ar smaidu. Tā, pieklājīgi tomēr. Arī lidostās, kur esmu lidojis, tās tantes un stjords teikuši, вот это наши актеры. Bet vienmēr saka, naši, tas ir viņiem. Es saku, labi, es saku, jā, latieši, jā. Знаем. Bet, ja tā godīgi, es nekad neesmu jūties labi Krievijā. Nekad. Tur pie Ohotskas jūras tas bija pilnīgi savādāk. Tas ir neizstāstām. Kāpēc? Es sajūtos, ka kaut kas... Tur es nejūtos labi, bet tur bija kaut kas notika. Vai tā bija bērnība vai kas, es nezinu. Я помню самый первый фильм ваш «Мираж». Хорошо. Какой я там был красивый. Я с замиранием души смотрела, как в конце прям... А вы вот сами скажите, вот когда вам позвонили, вы поняли, что это я там снимался или не поняли? Нет, вот когда вы сказали, что вот, да, вы артист. Вот, а вы сразу по компьютеру туда, раз? Да, интернет залезла? Сразу выдал. Сразу да, выдал. Да. И я только прочитала «Мираж», думаю, все. Да, я понял, с кем имеете дело, что человек не обидит. Да, точно. Людмила кто у нас? Мила, она раньше жила здесь тоже, она сейчас в Приморском крае. Тоже... Лучше отсылать? Да. Хорошо. Вы чай будете, кофе? Кофе. Ага. Я позову ваших ребят. О! Получилось? Да. Я все правильно? Мы прыгнем вместе. Да, Вилсонс. И тогда уже исправили. Да, Мартинш. Потому что вы были по этой фамилии. Да, мы там поменяли на материнскую. Они развелись, но потом так получилось. Я сейчас иногда и пишу в кино, я пишу Вилсонс Чехович. Васильевич. Не знаю, просто вот Чехович неплохо было написать. Это я напишу. А что будем делать вот с этой буквой, я не знаю, почему здесь точку поставили. Здесь должна быть буква «С», в общем-то, Роландс. Потому что у нас имя тоже Мартинш, Эрикс. У нас всегда это «С» прибавляется. Хорошо, сейчас я переделаю. Да. Правильно с буквой «С» писать. Да, это по грамматике латышскому. Так что я родился в нормальном месте. Да, конечно. Так что вы приезжаете. Не обязательно, я думаю, приеду. Я так очень хотел, очень надеюсь. Хотите, пожалуйста. Что?
Во. Ну все есть. Да. Держите ваш документ. И все? Да, вот это вот такой документ. Файл, кстати. Печать все есть? Да, печать обязательно. Одна печать, хватит? Печать гербовая всегда ставится. Да, все, спасибо. Хайк, доставь, пожалуйста, послушай печать. Родился повторно. Mēs nezinu. Tas ir tā. Krievija uz Ukrainu raidīs kopumā 347 raķetes, kā arī vairāk nekā 2500 šahedu uzbrukuma bezpilota lidaparātu, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Uzbrukumos pēdējā laikā īpaši cītas. На территорию, значит, где находились подразделения Минобороны России, в том числе и Ахмат, значит, было направлено в общей сложности 17 единиц техники, из которых 4 танка. Man patīk, ka Hermans vienreiz bija rakstījis. Man ir tā, ka es varētu uz 100 gadiem atpūsties. Man ir precīzi tāpat, man pat uz 200 gadiem. Man pat uz 200. Man ir vienkārši lieciet man mierā. Man nevajag ne Dostojevski, ne jūsu komponists, neko. Man ir citi. Un es no viņiem iegūšu ne mazāk kā no jums. Tā es arī. Man pat nav naids, tas pat nav naids. Tas ir. Ja jums tas ir jāizdzīvo, ja jums ir tādas lietas jāizlaiž caur sevi, bet tad laidiet caur sevi. Nebāzieties citiem virsū. Nebāzieties. Uzbūvējiet žogu, sauciet mūs par idiotiem un dariet savas netīrās lietas savā starpā. Kāpēc jums jāēdās citiem virsū? Par to man ir dusmas uz viņiem. Bet, un arī es arī saprotu, ka Latvijā ir tā, kā ir. Latvijā arī. Tas, ko mēs te, cik gadus mēs mēģinājām viņus integrēt. Neko mēs nevaram nointegrēt. Muļķības. Viņi kā visi domā, kā teikt Krievija, tā arī viņi domās. Viņus tagad piespiež ar likumu iemācīties latviešu valodā. Viņi tā droši vien mācās un domā, ničего, skoro naši predūt. Tā man liekas, tas viss arī ir. Tā kā, neko,
lai tiek tauga vai pāri, pats svešzemes miti un spāri. Kad būs laiks, stājies rindā un kapā. Un vai nu uzvari, vai nāc pie mums kapā. It kā es esmu atradis to, it kā, bet tas ir it kā, bet arī tas ir viss ar tādu jautājumu zīmi rakstīts, ka es varbūt neesmu tas sliktākais aktieris, varbūt sliktākais tiešām ne, bet vai tas ir tas? Varbūt nē. Un es lūdzu Dievu, kaut es varētu izdarīt to, lai es pēc tam varētu pateikt, man te pietiek. Tagad es eju citur un gaidiet man atgriežamies. Vi ber om ursäkt för det. Och nu kan vi gå upp till Martin. Es varu pateikt vienu lietu. Ja, jag ska säga bara en sak. Mums katram ir savs liktenis. Visiem. Un katram nekad neatkārtojas. Katram ir pilnīgi cits liktenis. Un viena liela gudrība ir jāmīl savs liktenis. Lai cik slikti neiet, ir jāmīl ar visu spēku. Un jātic, ka tu esi tāpēc, lai izdzīvot to, lai dotu pasaulē, kas viņai pietrūkst. To atcerieties gan. Un mīliet sevi, mīliet savus likteņus. Var och en har vi vårt eget öde, vårt eget unika öde. Och det viktigaste är att vi måste älska vårt öde, oavsett vad. Så vi förstår varför vi är här, vad är vårt öde. Och vi måste älska oss själva. Alltid kom ihåg det. Pirmkārt, liels paldies par jums un visiem iesaistītajiem par iespēju ielūkoties stāstā, kas ir ļoti privāts, sāpīgs, brīnišķīgs, interesants, sarežģīts un noteikti tāds ir vairākiem cilvēkiem. Paldies! Bet man ir ļoti konkrēts jautājums. Jūs filmāt daudz, salīdzinoši daudz stāstījāt un dalījāties atmiņā par savu tēvu. Jā. Varbūt jūs kaut ko varat arī pastāstīt mazliet vairāk par savu māti, par ārkārtīgi brīnišķīgu un skaistu sievieti. Om vi tar frågan. Så först var det så här, tack för filmen. Och frågan var att
Kan du berätta mer om din fina, vackra mor? I filmen berättar så mycket om din far, men kan du berätta lite mer om din mor? Par tēvu es tiešām vairāk runāju, jo tēvs ne tikai šī stāstā, bet visā tanī, ko es piedzīvoju, visā dzīvē, viņš skaitījās sliktais. Un es vienmēr aizstāvu sliktu. Jo nekad nevar būt tik slikts, lai tur nebūtu kaut kas ļoti labs apakšā. Bet mamma ir zelts. Tāds mammas otrs nav, un tāda jau visiem bērniem. Mammas jau mums ir tāds zelta mammas visiem. Bet mana mamma bija neaprakstāmi labestīga, patiesīga un taisnīga. Un viņa nekad neuzspieda savu taisnību. Viņa vienkārši skatījās. Un tad tev palika tā kā šermuļi nāk. Viņa nepārmetuma, viņa vienkārši skatījās. Un tad, kad tev uz tevi skatās un neko nesaka, tad tu sāc domāt, laikam es kaut ko neesmu pareizi sapratis. Bet māte jau, māte bija tā, kad es atceros, man ir arī viena izrāde, ko es uztaisīju kopā ar Agnes Egliņu, kas ir mums ļoti zinām pianiste. Un mēs uztaisījām vienu izrādi, kur es stāstīju par savu bērnību. Un tur viens tāds moments ir, kur mums nebija ko ēst mājās, un mamma meklēja naudu, un mēs atradām pa visām kabatām 7 cviekapējas. Un tas bija puskukuls rupmais, cik mēs bijām lepni. Mēs aizgājām uz bodi, nopirkām to maizi, un tad 2 skrienenes mums smējās par mums un teica, kas tie geroji kaut kādi, ka viņš saka, tur bija pusdienas laiks. Viņš saka, kas tie tādi 2? Es ēdu to puskukulu, viņš saka, nauda, es atveru plauku, tur 7 cviekapējas. Viņas abas sāk šausmīgi smieties, 2 tādas krievietes. Un man tas aizvainoja ļoti, jo es uzskatīju, ka mēs rūpējamies par ģimeni, ka mums ir tagad maize, ka mēs ejam pie vecākiem un tā. Es atceros, es atnācu ar saraudātām acīm tādām, var redzēt, mamma jau redz. Viņa ieraudzīja mūs, neko neteica, apķēra un teica, ka viņi visi saprot un ka uz mums var paļauties. Un tas bija skaistākais, ko es atceros no bērnības. Nē, tas nav vienīgais, protams, ir ļoti daudz momentu. Bet es arī atceros to, ko es toreiz teicu. Es mamma vienreiz, ka man viss noriebās, ka es šito pasauli neizpratu, jo mēs jau katrs piedzīvstam ar savu bagāžu. Mēs jau neatnākam kā valdes labs šī pasauli. Mēs atnākam jau ar kaut ko piepildīti. Un es nevarēju pieņemt šo pasauli. Un es atceros, mamma toreiz kaut ko kaplēja dārzā. Es piegāju, es teicu, kāpēc tu mani dzemdēji? Kādām tiesībām, lai es uz visu šito miskastu skatītos? Mamma apraudājās un arī neko neteica. Man tik kauns palika, es pēc tam aizgāju, domāju, bet ja jau tu esi šeit piedzīvis, tad taču tev vajag kaut kā to saprast, kaut ko jādara, jāiet samīlēt mamma. Viņa taču nav vainīga, un es taču arī negribu tagad neko citu, kā kaut ko mainīt tikai. Sevi, cilvēkos. Tā kaut kā mums jau visiem ir tās. Mēs esam ļoti reizē, mēs esam tādi. Mēs nevaramies vaļā, mēs it kā slēpjamies. Bet ja mēs būtu atklātāki, ja mēs mācētu pastāstīt par savām bēdām, sāpēm un ilgām, varbūt būtu labāk dzīve. Och jag har gjort en pjäs där jag har berättat om min mamma, och det var också ett barndomsminne när vi inte hade någonting att äta, och då började vi leta efter lite pengar i hemmet. Och rotade runt rejält och hittade 5 1 kopijas mynt. Es arī uzreiz to tā nesapratu, es dzīvoju savu dzīvi, es mēģināju darīt to, kas man jādara, un joprojām to dara, man spēks pietiek. Bet tad es sapratu, ka manā dzīvē ir tāds cilvēks kā Dzintra Geka. Es domāju, viņi ir, bet tad es arī, bet patiešām Dzintra, es domāju, ka viņi izdara vienu baigi foršo lietu. Viņa parāda vēsturei to, kas ir jāparāda.
viņa piefiksē to, kas ir jāpiefiksē. Jo mēs jau arī, mēs aiziet nomirt, un tā mēs arī, tā tas bija un viss, bet ir vajadzīga vēsture, lai tautai, lai bērniem, lai ir uz kā atspērties, lai viņi zinātu, ar ko ir jārēķinās, lai viņi būtu gatavi mirt par savu dzimteni. Es esmu gatavs, un man bērni arī.